Latviešu tautas lielākā bagātība ir mūsu kultūra un māksla. Un nevelti, jo cauri gadiem neviens vien latviešu mākslinieks sevi pierādījis kā spējīgu, talantīgu un izcilu meistaru. Viena no visu laiku izcilākajām latviešu gleznotājām ir Rita Valnere. Rita Valnere, kas ir izcila latviešu gleznotāja, nav redzēta lielā izstādē jau gadus 15, 16, tātad viņai iepriekšējā personāla izstāde bija 90. gadu vidū. Ritas Valneres mākslas cienītāji var priecāties, jo pēc ilgiem gadiem mākslinieces darbi skatāmi tepat pie mums Rīgā, Rīgas mākslas telpā. Izstāde īpaša nevien tādēļ, ka tajā aplūkojami ļoti plaša darbu kolekcija no visas Latvijas, bet arī tādēļ, ka pirmo reizi valsts neatkarības gados izdevies izveidot sadarbību ar plaši pazīstamo valsts Treķjakova galeriju Maskavā. Mēs, veidojot šo izstādi, mums ir izdevies pirmo reizi neatkarības gados sadarboties ar Treķjakova galeriju Maskavā, kurā glabājās ārkārtīgi laba latviešu 20. gadsimta otrās puses glezniecības kolekcija. Ritas Valneres darbi, 9 gleznas, ko mēs esam atveduši, papildina šo izstādi un tiešām piešķir īpašu spožumu. Es gan, protams, negribētu tā, ka, teiksim, lai šies miljonu, tiešām nozīmē miljonu vērtās Treķjakova galerijas gleznas, lai tās aizdēnotu, to spēku un to ieguldījumu, ko māksliniece pati Rita Valnere ir devusi šai izstādē, jo šeit ir vairāk nekā 300 darbu. Valsts Treķjakova galerijas pārstāvis stāsta, ka ir pateicīgs izstādes organizatoriem, jo šī izstāde ir no tiesas liels solis gan mākslas vēstures izzināšanā, gan attīstībā. Я должен сказать, что такая выставка, монографическая выставка, на сегодняшний день вообще мало кому по плечу открыть такую выставку. Даже большому национальному музею это бывает сложно сделать. Поэтому все слова благодарности и признательности организаторам. Iespējams, ka šī sadarbība ir ieguldījums ne tikai kultūrā, bet arī starpvalstu attiecībās. Нужно еще отметить, что вот этот проект, он в прямом смысле для нас стал таким важным прорывом в художественных, культурных отношениях между Третьяковской галереей и латвийскими собраниями, латвийскими музеями, и, может быть, даже между Латвией и Россией в каком-то смысле. Darbi, kas atvesti no Treķjakova galerijas, ir vairāku miljonu latu vērtībā, un tikai pateicoties mākslas mecenātiem izdevies ko tādu nogādāt mākslinieces dzimtenē. Šī sadarbība notiek pateicoties sponsoram, un sponsors šoreiz ir Pētera Avena labdarības fonds Paudze, kurš ir nesen, gadus 3 atpakaļ uzstācis savu darbību Latvijā, un šis ir tāds mūsu mākslas telpas un Avena fonda starpā pirmais veiksmīgais projekts. Pētera Avena labdarības fonds Paudze šādā projektā iesaistās pirmo reizi, bet pauž cerību, ka sadarbība turpināsies. Я понял, что выставка не была бы полноценной, если бы мы не постарались привести вот эти работы из Третьяковской галереи. Поэтому наш скромный вклад в эту выставку, он состоялся, и для меня полная неожиданность, что, в общем, мы открыли такую, пробили новую брешь, и теперь культурный обмен, в частности, в обмене коллекции живописи, наверное, уже будет более легким тем людям, которые пойдут вслед за нами. Gleznu atvešana uz Rīgu no tiesas nav bijusi vienkārša, jo tik vērtīgi darbi prasa milzu pūles un atbildību. Es ļoti labi zinu, kādas ir bijušas formalitāšu problēmas ar Krievijas muitu izvedot, ar tām prasībām, kuras mēs esam organizējuši garantijas pret Krievijas valdību sakarā ar to, ka gleznas tika saglabātas, un visas tās darbības, kuras mēs esam veikuši ar mūsu pašu Latvijas muitu, lai mēs viņus varētu ievest uz laiku un novietot. Tā kā tas ir tāds faktiski starpvalstu projekts, kur mēs kā organizatori esam spējuši nodrošināt, un par to man tiešām ir liels prieks. Arī uzņēmuma Rīgas nami pārstāvji cer, ka šis pionieru projekts ir tikai sākums. Izstādi vērot bija ieradies arī bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi un teica atzinīgus vārdus par mākslinieces daļradi. Pirmkārt, tā ir unikāla iespēja padzīvot mākslinieces pasaulē. Arī padzīvot tajā laikā, kad šie darbi ir radījušies. Un tad ir redzama tā daudzveidība
kas ir bijis mūsu dzīvēs, un tai pašā laikā tās dzīves pavadiens, kas ir bijis gan pašai māksliniecei, gan īstenībā katram no mums, kas to ir izdzīvojis. Valdis Zatlers filozofiski aizdomājas par šo domas mākslu, kas ved cauri laikiem, un stāsta, ka šī nav pēdējā reize, kad iegriežas Rīgas mākslas telpā baudīt Ritas Valneres darbus. Varbūt šajā izstādē jāienāk ir vairāk kārtīgi, un es droši vien varbūt arī izmantošu šo iespēju ienāk vairāk kārtīgi, lai sajust gadsimta elpu, un reizē arī to, ka pat cilvēku būtība viņi jau nemainās atkarībā no gadsimtiem. Tas, kā mēs dzīvojam, kas ir mūsu kaislības, kas ir mūsu sapņi, ja? Tas tikai atkārtojās, bet citā kvalitātē. Bijušais valsts prezidents arī priecājas par ekskluzīvo sadarbību un iespēju skatīt darbus no Treķakova galerijas. Glezna tikai tad ir vērtīga, ja? Kad uz viņu skatās skatītājs, ja? Kas iedziļinās, kas jūt to gleznu, ja? kā dialogu. Un, ja glezna glabājās kādā glabātuvē, tā ir apslēpta manta, kuru neviens neredz. Un manuprāt, tajā brīdī viņas vērtība ir daudz zemāka. Glezna grib dzīvot starp cilvēkiem. Man tiešām ir liels prieks, kad ir pārvērti visi birokrātiskie šķēršļi, jo tie ir cilvēku radīti šķēršļi. Ja? Un šīs kolekcijas daļa no Treķakovas ir šeit atceļojusi. Katram ir iespēja kavēties atmiņās, ceļot cauri laikiem, apbrīnot mākslinieces radošās izpausmes un galu galā baudīt ekskluzīvu līdz šim neredzētu mākslu tepat Vecrīgā. Rūta Čivča, Andris Polis, Tautas balss.